Sveika, Loreta! Šodien paskatīsimies to, kā ievadīt tevis iegādātā pamatlīdzekļa rēķinu, tā, lai pēc rēķina grāmatošanās tiktu izveidots arī pats pamatlīdzeklis. Tad modulī piegādātāji rēķini ar plusiņu vai Ctrl+N vai Command+M veido jaunu piegādātāju rēķinu, kurā tad izvēlēs piegādātāju. Un šodien furnitūras ejām mums piegādās rēķinu par 12,100 naudiņām, no kurām tad 2,100 būs pievienotās vērtības nodoklis. Ierakstīsim piegādātāju rēķinu numuru un attiecīgi varam ķerties klāt pie piegādātāja rēķina tabulas. Attiecīgi kontā ievedi roku, izvēlēs no saraksta tādu pamatlīdzekļa kontu, kāds pamatlīdzeklis pēc tā ekonomiskās būtības ir iegādāts. Šajā gadījumā izvēlēšos, ka man būs pārējie pamatlīdzekļu inventārs un kontiņš 1230. Pēc konta ievietošanās aizpildās konta nosaukums. Un kā iepriekš jau stāstīju, nosaukuma vērtības labad šeit varam arī pārrakstīt. Tad šodien furnitūra mums būtu piegādājusi ļoti dārgu biroja galvu. Un tad vai nu ierakstām 10,000 šeit, vai notpiežot Enter, tad izrēķināsies tik liels šī pamatlīdzekļa vērtības lielums, lai tam pieskaitot klāt norādītā PVN koda likmi, kopā sanāktu mūsu norādītā piegādātāja rēķina summa. Bet tas nav vēl viss. Pamatlīdzekļu sadaļā izvēlies darbību. Veidot jaunu. Un atbild uz jautājumu, vai tas būs mazvērtīgais inventārs. Šajā gadījumā nē. Izvēlies pamatlīdzekļa numuru, ja vēlies to no saraksta kā nākamo, vai ja kādu citu iemeslu dēļ tu vēlies citas sērijas pamatlīdzekļa numurus, norādi pamatlīdzekļa numuriņu ar roku. Pamatlīdzekļa daudzuma kolonā vari norādīt to, no cik daļām pamatlīdzeklis sastāv. Tad attiecīgi šī informācija ienesīsies informatīvi uz pamatlīdzekļa kartiņu. Tad šajā gadījumā galds ir no vienas vienības, tad daudzums 1. Likam ķeksīti grāmatots un saglabājam. Pēc ieraksta grāmatošanās redzi, ka status ir nomainījies uz izpildīts. Tas nozīmē, ka pamatlīdzeklis ar šādu te numuru ir izveidojies. Vai klikšķis uz pamatlīdzekļa numura un taustiņa kombinācija funkcija F2 vai vienkārši F2 un atvērsies konkrētā pamatlīdzekļa kartiņa. Vai attiecīgi dodies uz modulas pamatlīdzekļi un atrodi sevis izveidotā pamatlīdzekli šeit. Pamatlīdzekļa kartiņā no piegādātāja rēķina tev atnāks piegādātāja informācija, pamatlīdzekļa iegādes vērtība, iegādes datums, piegādātāja rēķina numurs un daudzums. Un kas svarīgi, tad tādam pamatlīdzeklim, kas iegādāts kontā 1230, jāizvēlās arī tāda grupa, kuras norādītā kategorija sevī satur šādu pašu pamatlīdzekļa kontu. Bet par pamatlīdzekli mazliet vēlāk, atgriežoties pie mūsu piegādātāja rēķina, tad informācija, kas norādīta šeit nosaukuma laukā, aiznesīsies kā pamatlīdzekļa nosaukums uz komentāru lauku, kurienes pēc tam tu pieprecizējot vari norādīt arī pašā pamatlīdzekļa kartiņā šī pamatlīdzekļa nosaukumu. Kāpēc svarīgi piegādātāja rēķinam izmantot pamatlīdzekļa sadaļas darbības, veidot jaunu vai kādu no citām šīm darbībām? Jo šī piegādātāja rēķina grāmatojuma sadaļā parametrs 2 tiek veikta automātiski atzīme, kad šī konta 10,000 eiro debetā ir saistīti ar pamatlīdzekli. Tad assets ievietojās ar pamatlīdzekļi un šī konkrētā pamatlīdzekļa numurs. Šīs rindiņas sistēma izmantos vēlāk pamatlīdzekļa kartiņā, lai atrastu iegādes faktu, uzkrātos nolietojumus un šo informāciju atspoguļot pamatlīdzekļa kartiņā, kā arī pamatlīdzekļos modulī esošajās atskaitēs. Ņem vērā, ka ja piegādātāja rēķins jau ir grāmatots,
tad pēc tā atgrāmatošanas veiktās izmaiņas šim pamatlīdzeklim vairāk netiks atjaunotas. Ja nu gadījumā tomēr pamatlīdzeklis nebija iegādāts par 10 000 eiro, tad attiecīgi piegādātāja rēķinā jāmaina šī pamatlīdzekļa iegādes rindiņas summa, kā arī jādodās labot pašu pamatlīdzekļa kartiņu. Te tu redz arī brīdinājumu, ka šim rēķinam ir veidot pamatlīdzekļi un ieraksti, tie netiks automātiski atjaunoti pēc pamatlīdzekļa iegādes piegādātāja rēķina atkārtotas grāmatošanas. Teiksim labi un piekritīsim šīm izmaiņām. Te mēs apskatījām gadījumu, ka mēs iegādājamies vienu pamatlīdzekli. Gadījumā, ja vienā piegādātāja rēķinā tiek iegādāti vairāki pamatlīdzekļi, veidosim jaunu rēķinu, izvēlēsimies mūsu furnitūru sijā. Kur mums būs divi pamatlīdzekļi no 1, 2, 3, 0 grupas kontu pamatlīdzekļiem. Tātad pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. Toreiz rakstīšu ar roku 1, 2, 3, 0. Un tas mums būs dators krāsā ar kaut kādu seriālu numuru. Un mums būs vēl viens pārējais pamatlīdzeklis. Reiz 1, 2, 3, 0 konts. Un šoreiz mēs nopirksim arī krēslu komplektu. Tad dators mums maksās. Šis būs ļoti labs dators. 3000 eiro. Un attiecīgi krēslu komplekts mums maksā 16,834 eiro. Tad, dodoties uz pamatlīdzekļa sadaļu, katrā no rindiņām izvēlēs darbību veidot jauns. Un attiecīgi, ja šī ir divi dažādi pamatlīdzekļi, tad pirmajā rindiņā izvēlēs no saraksta numuru, bet attiecīgi otrajā rindā tev tiks piedāvāts tieši tāds pats numurs. Tā kā šis numurs vēl aizvien ir brīvs līdz mirklim, kad piegādātāja rēķins izveidos pamatlīdzekļu kartiņu, tad ievietot šo numuriņu atkārtoti, izmaini to uz nākamo numuru vai kādu citu sev vēlamu pamatlīdzekļu numuru. Aizpildīsim daudzumus un pēc grāmatotas ķeksīšana nospiešanas status parādījās izmainīts un datora pamatlīdzekļu ieraksts, krēslu pamatlīdzekļu ieraksti attiecīgi ir izveidojušies. Paievadāms ir piegādātāja rēķins, kurā mēs iegādājāmies pamatlīdzekli. Tikko mēs to izdarījām darbības veicot manuāli, bet atceries, ka tev ir iespēja šo procesu daļēji vai pilnībā automatizēt, izmantojot kādu no digitalizācijas rīkiem, kā piemēram CostPocket caur integrācijas moduli.